Mums ir cienestiņš. O, viss ņem tālāk. Lūdzu. Pagaidi, kaut ko aizmirsu. Esam atbraukuši ciemos pie Jāņa. 2 gadus jūs te darbojaties, ja? Šeit 2 gadus darbojamies, bet tā jau zīmolam ir 10 gadi. Oriģinālā lokācija ir Maskavas ielā, Rumbulā. Tur ir otra vieta. Tur ir pirmā vieta, un šitien ir, kā teikt, jau paplašinājums, otrā filiāla. Un tur vairāk tikai riepas, disku remonts, riepa remonts, motorriepas. Šeit mēs paņēmām klāt vēl arī autoservisu, savirs, stendu, apkalpojumu. Gan komerc transports, gan vieglās mašīnas. Un te jau arī, kā teikt, pats vaininieks ir uzkāries uz pacēlāju. Lielākais tas jautājums tāds, tu brauci sākumā, tu mašīnas markas neizmainīsi, tad, kad tu brauc pirmo reizi, tev arī bija Nissans, vai ne? Jā. Tu brauci, tad cik tev bija ilgs pauze? 5, 6 gadi? Jā, 15. gads bija laikam tad, kad pirmo reizi trīniekos uzkāpu uz piedestālu. Jā. Un pēc tam, kad šito mašīnu uzbūvēja, tas bija kaut kāds 18. vai 19. gads, vienu pēdējo posmu nobrauc. Un kopš tā laika bija, kā teikt, tehniskais pārtraukums. Mašīnu iekonservēja? Jā. Tā atšķirība, tu izlaidi tos 6 gadus. Ir liela atšķirība, kā bija tad, kad tu brauci un kā ir tagad. Nu, tā visa atmosfēra, kaut kas tas... Nu, pirmām kārtām līmenis kā tāds ir audzis driveriem. Tehnika ir ļoti augusi, jo pirms tiem 6 gadiem vai pat vairāk, tas vēl vairāk sanāk, tad bija tur semi-pro vai pro-ams, kā tur bija, tur varēja braukt bez karkas, tur nebija tik ļoti reglamentēta riepa, tur var teikt, katrs brauc ar to, ko gribēja un ko varēja atļauties. Es sāku ar 180 zirgiem un izaugu līdz tiem 600, un tā ir tā formula, ko nevar izlaist. Jā, īstenībā, tad, kad tu paskaties, var ļoti labi redzēt, ja sportists, kā es saku, ir izlaidis tā saucamo street klasi. To var redzēt. Kad pietrūks tas. Jā, labi, tajos laikos, kad tu pirms tam brauci, bet tāpatās bija visu laiku, mēs braucām trīniekos, mēs braucām tur. Visu laiku bija tas treniņš. Un tas streets ir mazliet savādāks. Tagad mūsējos streets, ka paskatās, kur ir durvis, ja? Tur ir tāds vispār skills. Un tad, ja ir izlaists tas un tu uzreiz ieliec, nu es teikšu tā, semi-pro vai nedod Dievs uz pro, var redzēt to, ka pietrūkst tas streets. Man ļoti patīk tas, ka streets ir, kā teikt, ir bišķiņ piezemējies ar tām trasēm, jo tā, ka mēs braucām streetā, mēs braucām pa lielo trasi, tev jaudas nepietiek, tu tur uz inerts, mēģini, kā teikt, izbraukt to konfigurāciju, nezaudējot sānslīdi. Tas nebija īstā pareizā formula. Tagad stadions, visi mazie līkumiņi, kur tu kā reizi var kačāt to skilu līst iekšā durvīs, tas ir tas, kas ir nepieciešams, lai audzētu, kā teikt, jauno paudzi. Un es ticu, ka daudz spējīgie džeki no street pāries uz semi-pro, protams, viņam būs jāpierod pie citiem ātrumiem, cita līmeņa braucējiem un tā tālāk, bet viņi būs spējīgi piloti. Sezonas sākumā, protams, bija taustīšanās ar visu to lielo antispāru un visām lietām. Tur sapratu, ka tā mašīna īsti neklausa un nedara to, ko es gribu. Nu jā, tā atklāšana. Tad tu biji Jēkabpilī, tu biji pirmo reizi, bet Jēkabpils arī pagājušajā gadā bija pirmo reizi. Jā. Šogad mēs jau braucam otro reizi, jau mazliet zinādākam. Kā patika Jēkabpils? Man ar to savēju antispāru bišķiņ traucēja. Viņš visu laiku tur tas, kā teikt, tas donuts, ja mēs viņu tā varam noteikt, man tāpatās viņš visu laiku bišķiņ gribēja vilkt uz iekšu. Nenoķēra to vaibu, bet kopumā tā trasa bija forša un viss patikās iemetiens pie sienas, gandrīz vai backwardā ar atpakaļ ejošo līkumu un tad donutiņš un pēdējais garais līkums. Bet arī interesants fakts bija ar to antispāru, man riepas nedila. Es reāli varēju ar vienu setu kaut kādus līdz pat 6 iebraucieniem iebraukt. Nu tā, normāli čībā. Norāva antispāru nost. Viss, jā. Patēriņš žuk. Nopietni? Jā. Jo sanāk, tu viņu var vairāk kurināt, dziļākā leņķī turēt un uzreiz, protams, dūmu mākoņu skatāmību
iet augšā un līdz ar to patēriņš. Labi, tad ir Kulbilohu. Kulbilohu es saucu par mazo brāli Raganas katlam, bet man ļoti patīk tā trasa. Šogad mēs atgriežamies Kulbilohu, semipro ir posms, un nāk arī Latvijas strīds. Tā kā būs Latvijai atkal ceļojums visiem kopā, jo iepriekš bija atsevišķi, bet tagad arī strītam tur ir posms. Kulbilohu patīk. Ļoti patikās. Tur vispārībā. Tas man vislabāk patikās, ka mēs ar mekiem pēc tam izbraucām, kad uz dalībnieku parādu. Viņi beig sēdēja bagūzī un mēs braucam tur lejā augšā. Vai tu tik stāvs? Vai no malas tā neizskatās? Es saku, jā. Bet tā, ļoti tie amerikāņu kalniņi, viss tur. Jā, un tad mums ir Raganas katls. Bet ir kosmiskāk, vai ne? Tur, liekas, pilnīgi savādāk. Nav vispār biķerniekos tu neesi, nav sajūta, ka tu esi Rīgā. Zona tur nav, vēl joprojām nav. Mobilie operatori, lūdzu pieskaties pēc sponsoriem. Tagad Raganas katlā zonu. Pirmo reizi braucu un es arī tur gāju ar savējo slaveno skanīšu fliku iekšā un vēl toreiz Raivs Alkšārs nāca, vecīt, tu no projām viss skaistāk mauc iekšā. Pārējie tur ar roceni, tu jau filnāt vanā aiziet. Bet tur tā, tas pirmais iemetiens ir tāds, rīktīgi skečī. Tu, zini, kā pamet uz vienu pusi, nāc pāri un skaties, ir īstā vieta vai nav. Būs vai nebūs? Jā. Bet, sagāju. Ragans ar tevīm bija viss kārtībā. Jā. Pagājušā sezonā es izbaudīju tiešām tā kā pilots. Ja es iebraucu iekšā boksos, man nav jādomā pašam, kā parasti skriet ārā, kaut ko tur čibināt, mainīt riteņus, vēl kaut ko tur ņemties. Man mehi tur, kā teikt, fano brauc līdzi, piedalās. Es tā kā oliņu atbraucu, viņi palīdz visu izkrāmēt, sakrāmēt. Nobrauc no trases, sēž mašīnā, riepas, viss samainās tāds, tas bija kaifs. Draudzene gaļu atnes, pabaro. Bet mēs tieši runājām, tas ģimeniskais, tas ir nevis vienkārši kā sports, ka tu jau brauc tādā, kā atvaļinājumā. Tas pats Daugavpils, ja? Jā, diemžēl Daugavpili izlaid un es ļoti nožēlojam, bet... Viņš nav bijis Daugavpilī. Es esmu bijis Daugavpilī, bet es pagājušajā gadā nebiju. Atteikt, nebraukt uz kāzām, mēs jau sākām plānot, ka mēs varam kaut kā pārbraukt, bet viņam tur bija Zoltneros aiz Jelgavas. Tālu, jā. Tur ir, es nezinu, tāda dzemba bija iekšā, par to, ka nebija tā Daugavpils, ja tur bija reāli fanu pasākums, festivāls 3 dienām, parādi pa pilsētu. Tas ir tāds pavisam cits vibes. Tu aizbrauc Latvijā uz drifta treniņu, tev ir BMW. Kāpēc Nissans? Tas ir ļoti garš stāsts. Edija Ļaks, zinām. Viņš ir pagaidām vēl joprojām dizaineris ļoti daudzām slavenām mašīnām pasaulē. Jā, taisa bodijus. Tā skaitā arī šai mašīnai viņš tagad zīmē ja viņš taisa dizainu, tad es noteikti zinu, ka būs kaut kas ļoti labs. Un tas bija sen atpakaļ. Man bija 48 M, un viņam vēl bija street legāli Nissans. Mēs toreiz kaut ko satikāmies. Viņš vajag, davai uzskrienamies. Es uzskrējos ar viņus, knapi viņi izbāz, tad sāku skatīties, kas tā pa lamatu, kaut kādu vecu miskastnes reāli ar emku viņi nevar, kā teikt, uzvilkt zarā. Tāds. Sāku pētīt vēl kaut ko, un tad tā salikās, kad uzradās Nissans pārdošanā. Nopirku, tas bija tālajā 11. gadā rēķina, un tad pamazām augu kopā ar mašīnu. Tad Edijs arī vēl brauc. Edijs, jā, viņš vēl brauc, mēs arī kopā uz trasi braucam. To neviens noteikti nezina. Edijs ir vispār Latvijas drift logo dizaineris. Viss tas Latvijas drift logo, jā, to Edijs uztaisīja. Jā. Kā viss connected. Un runājot vēl tālāk, šitā ir principā Edija vecā buņģa, jo tajā brīdī, kad es savējo biju izsmēlis, uzspridzinājis dzinēju un nopirku jau viens Jay-Z, ko krāmēt iekšā, es sapratu, ka, jāliek dugs. Un tad mēs kaut kā tieši satikāmies, pļāpājām. Es saku, davai. Es gribu savējiem dugus, tur varbūt tās var ieteikt, kur tu savējiem lik un tā tālāk. Viņš saka, klausies. Es saku, man stāv mans dugotais, es ar viņu negribu braukt. Man viņš reāli, nav ne laika, ne vēlēšanās. Davai samainamies ar buņģām. Tev būs dugots, man būs ielinieks, tāds izklausās pēc plāna. Davai. Ir kaut kādas tādas specifiskās nianses, ka tev liekas, no kā atšķirās BMW ar Nissan?
Kas ir tā lielākā atšķirība? Viens liels aspekts ir pats svars jau bāzē, jo šeit, kā redzam, vēl joprojām ir standarta bāka. Viņš nav neizgraizīts, nekas. Un uzliekot uz svariem ar visu 1JZ un visām lietām, viņš svar 1,200 tonu, kas ir maz. Ja es viņu vēl atvieglinātu un vēl kaut ko, tas svars kristu vēl zemē. Un viņiem jau no rūpnīcas tā šasī kā tāda, viņi ir uztaisīti, ka viņiem gandrīz ir 50 veid distributions. Gan jau kaut kur rudens lapas arī vēl. Tas jau vēl no pēdējā posma biķerniekos, te viss skujas iekšā, riepas, dubļi un viss pārējais. Mēs vienkārši runājām iepriekš, kad var redzēt to gaitu, kad pieņemsim E30. Kā tādi vienu brīdi izstījās, ka pilnībā pazudīs. Šogad, starp citu, Semipro atgriežas, jo Steinbergs ir izdomājis uzcelt, un starp citu veiksmi viņam. Es zinu, ka viņam sajies ļoti labi ar to projektu. Bet redzi, arī daļ tām detaļām un visu, tas kaut kā paliek, noliekts plauktiņā, nāk jau jaunās, kā ir Nissanam. Kā jau tepat Somija, Zviedrija, tur ir atkal ļoti daudz, vai ne, Nissan? Ar detaļām. Jā, rēķinies te jau, kas vairs no tā Nissan daudz palicis. Pa lielam piekaru, vaisfobs priekšā pakaļā, tur nekas nav jāmeklē. Pusrāms viņiem ir diezgan jaudīgs. Protams, ja tur sanāk lielāks krešs, tur būs bišķiņi jāpačikājās, lai atrastu viņu. Bet ir čomi, kas viņu spērk, kas tur arī kaut ko jauc ārā, kaut ko tur saglabā. Tāpēc, kas meklē, tas atrod. No kā tev tādas pēdiņas? Labs jautājums. Paskaties! Redzi? Viņš tā kā bērnu kājas. Pirms sezonas ir plāns, un tagad jaunie koilovi ir virsū. Es gribās to radiatoru tomēr tiest un bagažniekā uzlikt uz svariem, piedzīt tā, lai priekšā tas svars ir uz kaut kādiem 54%, lai pie slodzes plus mīnus izlīdzinās un ir 50 uz 50. Mēģināt izspiest no tās mašīnas to maksimumu un tālāk jau spēlēties ar skilu, ar gripu un visu pārējo. Mums vajadzētu tādu uz Driftmaster promo meitenes varētu izbraukt pa priekšu. Es domāju, ka tas ir mierīgi sarunājums. Novēlēsim mašīnai veiksmi. Jā. Ļoti, ļoti gaidījuši jauno dizainu, zinot, kas taisa un visu. Tu zini, ka mēdī ļoti novērtē mašīnas. Jā. Tā ir tava vizītkarte. Lai ir forši, lai ir skaisti un piedestāli. Jā. Paldies. Gaidam jau. Kad beidzot spīdēs saulīt, būs tie +10, +15, jau šitas vaiprāts. Es šodien teicu, mums ir norezervēts treniņš aprīļa sākumā, bet mēs viņu nebrauksim. Varbūt tad, kad jau būs video, mēs būsim braukuši, bet mēs brauksim, ja būs +10.